Nu, paldies, sveiki, labdien visiem! Prieks redzēt klātienē. Nav jau, protams, vairs Covid gadi, kad galīgi nesatikāmies, bet tomēr tādā lielākā skaitā tas nemaz tik bieži nenotiek. Šīs arī ir jaunas telpas, kurās mēs esam paši un arī jūs esam uzaicinājuši. Cerams, ka mums te patiks un varbūt vēl kādreiz būsim. Pagaidām, man liekas, izskatās ļoti labi. Un no manis, kā parasti, nedaudz ievadvārdi par to, kas tad notiek, par ko runāsim un kas šai seminārā būs. Egils jau ieskicēja runātājus, programmu noteikti esat redzējuši, bet mazliet tādā plašākā tvērumā, kas tad ir tas, par ko CERT-LV šogad domā un kādos virzienos mēs strādājam. Un dažas no šīm lietām arī šodien apskatīsim padziļināti, citas jau esam apskatījuši iepriekšējā Esi drošā. Tātad pirmkārt, protams, NIS2 direktīva un Nacionālais kiberdrošības likums, par ko mēs jau runājam gadu un divus un varbūt pat vēl ilgāk, bet nu pat jau tas ir tik ļoti tuvu mums visiem pienācis, ka noteikti nevaram ignorēt. Par to Edgars Skilkucāns no ministrijas runās ļoti izvērsti, tūlīt pēc manis. Un mums tā ir arī kā prioritāte, protams, pašiem saprast, kas mums ir jāpārstrukturē, kas mums ir jāizdara, lai veiksmīgāk varētu ķerties klāt šim procesam, tad, kad būs apstiprināts likums un kad stāsies spēkā direktīva. Otrs virziens, kurā CERT-LV ļoti aktīvi strādā pēdējo gadu, ir drošības operāciju centra, jeb SOC izveida un attīstība. Par to izvērsti runājām pagājušajā Esi drošas seminārā, līdz ar to šobrīd mums tāda ļoti aktuāla atjaunot informācija nav sagatavota, ko stāstīt, tikai gribēju teikt, ka darbojamies, ceram jau šī mēneša laikā ļoti konkrēti uzsākt darbu ar pirmajiem klientiem, pirmajiem lielajiem sektoriem, tā kā tas ir procesā. Tad es vienam pārlekšu pāri draudu medību operācijas, par tām runājam jau 2 gadus un turpinam viņas darīt 2 gadus. Pie mums joprojām ir Kanādas bruņoto spēku partneri, kas palīdz šajā procesā, un arī šis darbs ļoti aktīvi turpināsies šogad. Noteikti starp jums ir iestādes, kurām vai nu nesen esam skatījušies, vai plānojam šogad pieķerties, tā kā tas ir mums ļoti augstu arī prioritāšu sarakstā. Un sabiedrības izglītošana, protams, vienmēr nešaubīgi paliek viena no prioritātēm, jo nekur jau mēs no tā nepaliekam, ka cilvēks ir vai nu stiprākais vai vājākais links atkarībā no situācijas. Un visbeidzot CERT pakalpojumi. Mēs esam saņēmušies un nopublicējuši savā mājaslapā jaunu sadaļu CERT pakalpojumi. Ja neesat redzējuši, tad aicinu aiziet un apskatīties. Un tur ir apkopota informācija gan par to, ko jūs jau sen zinat un lietojat un pazīstat, piemēram, sensoru tīkls, DNS ugunsmūris, gan arī par jauniem pakalpojumiem, ko mēs šobrīd esam noformulējuši tieši kā pakalpojumi, kas līdz šim ir varbūt pāris reizes darīts vai pāris vietās piedāvāts. Piemēram, varētu minēt pikšķerēšanas uzbrukumu simulācijas, kiberapdraudējumu simulācijas. Vēl viens bija, bet varbūt pazuda. Katrā ziņā es aicinu apskatīties, ja kaut kas no tā interesē vai liekas, ka jums varētu būt noderīgs, rakstiet uz CERT.LV, apspriedīsimies, sapratīsim jā vai nē, kad mēs to varam piedāvāt, cik lielā apjomā un tā tālāk. Tagad par pašu semināru pavisam konkrēti, kā jau Egils teica, esam gan šeit uz vietas, gan arī klātienē pie jūsu ekrāniem mājās, darba vietās un varbūt kaut kur pa ceļam. Būs mums viena pauze programmā. Ieraksts būs pēc semināra pieejams gan YouTube, gan mūsu mājaslapā CERT.LV. Jautājums var uzdot menti.com, YouTube komentāru sadaļā šeit uz vietas, protams, paceļot roku. Ir pieejams Wi-Fi tīkls, ja kādam tas ir nepieciešams. Tātad Esi drošs 2024 un parolē dalībnieks 2603. Apliecinājumi būs, tos izsūtīsim līdz 4. aprīlim tiem, kas ir reģistrējušies. Ja kāds tā tad nav saņēmis pēc 4. aprīļa, tad rakstiet uz kursi@CERT.LV, skatīsimies, kāpēc tas tā ir noticis. Par nākamajiem pasākumiem gribu
reklamēt jau kiberšahu, datumi ir nosprausti, tas ir pats oktobra sākums, 1. līdz 3. oktobris, 1. oktobris būs semināra diena un 2. 3. oktobris konference. Konference notiks, kā parasti, gan klātienē, gan arī tiks straumēta internetā. Izmaiņas tādas, ka CTF šoreiz plānojam organizēt jau pirms konferences, lai nebūtu jāsadala uzmanība un spēks starp CTF un konferenci, ko daudzi, kas nopietni gribēja CTFs risināt, izteica, ka tas nav iespējams, ka ir vai nu viens vai otrs, nu tad šogad būs iespēja saņemt abus, ja vien citi darbi atļaus ieplānot laiku. Mājaslapa Cyberchess nemainīgi, publicēsim tur aktuālo informāciju tik līdz tāda būs. Pirms tam maijā ir paredzēta digitālā nedēļa no 13. līdz 17. maijam ar 16. maiju digitālās drošības dienu. Ieplānojam, būs pasākumi, pagaidām konkrēta programma vēl nav publicēta. Joprojām meklējam kolēģus, pozīcijas dažādas, tehniskās pozīcijas vienmēr atvērtas, ja ir interese un prasmes spējas. Tas, kas ir jauns, ir meklējam arī klientu atbalsta speciālistu, varētu viņu arī saukt par klientu menedžeri, nu to mēs tā ilgi domājām, kā nosaukt. Šis konkurss ir atvērts līdz marta beigām. Ja ziniet kādu, kam būtu interesi pieteikties, tad variet vēl pamudināt. Un būs arī iespēja izteikt domas, ko jūs domājat par Esi droši semināru, par saturu, par vietu, par visu pārējo. Šis te QR kods noteikti ir arī mūsu mājaslapā un tā tad aicināsim izteikties. Ar to arī paldies. Veiksmīgu semināru. Tiekamies. Jā, paldies, Baibi. Ļoti īsi un konkrēti. 19. marts. Ministra kabinetā tika apstiprināts Nacionālās kiberdrošības likums, un tas nozīmē to, ka viņš dodās tālāku ceļu par šo likumdošanas ceļu. Par izaicinājumiem, kas mūs sagaida tuvākajos gados šajā jomā, un ja mēs paskatāmies uz prezentāciju, kur viss ir uzrakstīts, mums pastāstīs Aizsardzības ministrijas kiberdrošības politikas departamenta direktors Edgars Kilksons. Lūdzu, Edgars.